This is the Voice of America, Washington, D.C., signing on. Kas mums nākamais? Vaironis Jakāns. 50. Labvakar, cienījamie radioklausītāji! Šodien svarīgākais. Pēc pompozas demonstrēšanās Rīgas centrā Dailes teātra trupa ar 3. reizi Vienotās tautas frontes atbalstīta ieņēma plašām sporta spēlēm paredzētās telpas pirmās slimnīcas teritorijā. Nacionālā teātra apsveikums sastāvēja no piebrauciena ar Hanumak firmas traktoru, plaši izvērstu, vēl līdz šim neredzētu uzvedumu, šefrežisora Jaunšāna kunga uzrunu dzejā. Kutelīgo situāciju izglāba tautas dziesma Pūt vējiņi. Rubļa devalvācija smagi atsaukusies uz mākslas dzīvi dzimtenē. Harija Gulbja, amerikāņu interpretu Siliņu ģimenes benefise Nacionālajā teātrī vēlreiz to apstiprina. Pirkt nespējīgie kultūras nākotnes lēmēji no nezināmiem avotiem saņēma biļetes par velti. Lai atlaistu nervus sakarā ar kārtējo avārijas situāciju teātrī, no dzimtenes uz rietumiem zem segvārda Blūms emigrējis direktors reprezentētājs Valdis Puķīts. Lēš, ka viņa apmešanās vieta klusa ostas pilsētiņa Vācijā. Par jauku tradīciju Nacionālajā teātrī ir kļuvušas pirmizrāžu vakariņas pagraba spoguļzālēm. Kārtējā pasēdēšana notika izgājušā nedēļā, kad rampas gaismu beidzot ieraudzīja Besarābijā vajātā dziesmnieka Jāņa Druces tautas spēle Land and Sun. Moldāvu viesi šo vakaru bija iecerējuši kā nelielu sausvīna pamalkošanu, bet pateicoties teātra vadības līdzpaņemtajām konjaka pudelēm, vakars izvērtās par parastu dzeršanu līdz 1:20 naktī. Lai ar jaunu spēku turpinātos līdz rītam dažādās radošās darbnīcās. Nezināmu iemeslu dēļ, izrādas tehniskais personāls, vakariņās netika pieaicināts. Un tagad kultūras dzīves novitātes. Pirmo reizi savu 50 gadu jubileju atzīmē aktieris Vaironis Jakāns. Nav nejaušība, ka šī jubileja sakrīt ar rakstnieka Andreja Upīša lielo gadskārtu. Abi gaviļnieki bērnību pavadījuši vienā un tai pašā Latvijas nostūrī, tikai katrs savā Daugavas krastā. Andrejs Skrīveros, Vaironis Klidziņā. Abus satuvina kopīgās mākslinieku gaitas un sarunas par literatūru un mākslu. Kā bērnu dienu gaišais saules stars, Vairoņa atmiņā vīda gleznam, dzidri rēns novakars, likteņu upes viļņos šūpojas pludiņš, kreisā krasta mežos maujas sumbrs, un Andrejs saka:
Šinī upē bebri neaug. Vaironis dzimis friziera ģimenē. Ko vēl tagad var manīt, ja uzmanīgi viņu aplūko? Tēvs viņam deva vārdu Vaironis, cerībā, ka Jakānu dzimta plauks un vairosies. Pagaidām oficiāli reģistrēts viens bērns. Vairoņa ziemas steigā paiet Jaunjelgavas vidusskolas pagarinātās dienas klasē. Vasaras, kā jau minējām. Darbojoties Pagrīdes pulciņā, viņa rokās nonāk Latvijā tolaik aizliegtā Staņislavska sacerējums. Характерные роли и их выработка внутренне отстраненном, психофизически выраженном театре, том 3. Vai tā bija nejaušība? Nē, liktenis izlēma viņu vietā. Viņam jāmācās par aktieri. Bet grāmatas iespaidā zēns saprot, ka aktierim dzīvē jānoskatās dažādi tipi, viņu gaita, runāšana, vaipsti, lai būtu ko vēlāk uz skatuves spēlēt. Šie plašie dzīves vērojumi tad nu tiek veikti, skrullējot, ondulējot, cakojot un citādi apstrādājot Jaunjelgavas pilsoņu galvas tēva frizētavā, kura vēlāk pāriet paša īpašumā. Jubilāra šā dzīves perioda izvērstu atspulgu varam vērot Aspazijas dramatiski līriskās stīgas turpinātājas, Pinnes avotas Lacumkundzes lugā, cerība uz svētību. Paiet fašistiskās tumsības gadi, nogrand uzvaras zalūts, un reizē ar to Latvijā atgriežas nacionalizācijas vilnis. Arī Jakānu dzimta ar prieku nodod savu uzņēmumu tautas rokās. Un mūsu šodienas jubilāram nekas cits neatliek, kā doties uz Rīgu, mācīties par aktieri. Kā nemaņā paiet studiju gadi. Teātra mākslas koledža beidzot, jaunais censonis iemiesojas revolūcijas līdera daudzšķautnenajā tēlā. Pretspēli sniedz toreiz jau diezgan populārā Radziņa Jaunkundze. Pēc daudziem gadiem abi mākslinieki atkal tikās, jaukā skatuves duetā, nemazāk sarežģītā lugā Mans mīļais, mans dārgais. Pāri gadu tālēm atviz caur jubilāra kristāli šķīstās dvēseles stīgām filtrētie skatuves tēli. Nebeidzamā virknē stājas kroniski alkoholiķi, pasaules sāpju pilni gara darbinieki, gaišās rītdienas cēlāji un pat viena ēmens pēc sieviete. Vārdu sakot, jubilāra mākslas tēma ir darba cilvēks. Un tagad pavērsim vēl vienu lapusīti. Jubilārs laika biedru atmiņās. Ak, šīs jaunības atmiņas, tās manī vienmēr uzveidīja tieši, kā to pateikt, smilģa mākslas lieluma elpu, un tieši tādēļ varbūt šovakar, lai šīs atmiņas guļ, kur noliktas. Cienījamo jubilāru, gribētos sveikt jūs ar klasiķa rindām. Nevienam es rītenī, tas nav tas, acu mirklīti, lūk. Ak, lakstī gala nedziedī, tie vairoņu logas īrigi. Ir viņam rītu jāceļās un jāiet drāmas istabās. Mēs nu pat pārgājām uz jaunu teātri. Tur putekļi un lampas kūp, tur stundas laikmet griežos drūp. Klausies, Vairi, līdz cikiem tev būs bankets? Man bija līdz 4. Ko, šnabs ir? Zats ir? Trekna un bagāta jubileja. Trekna un bagāta jubileja.
Vai tu vēl sirds mīļoto pušaļnieku vaironi? Atceries, ka mēs ar tevi jaunības dienās Preiļos volejbolu spēlējām, plīkiem stilbiem kā tādi zēravi pa debesu kāzām, kā brandavu dzērām un kā zolīti šitām. Vai atceries? Tu jau vēl tagad šņāgdams pa jūras malu kā tāds nepilnīgs drasē. Nu, skraidi. Kā dzirdējām, laika biedra atmiņās, tad jubilārs vēl joprojām ir aktīvo sportistu ierindā. Labu pūsmu! Paldies un uz sadzirdēšanos! Bet pie vairoņa atgriežoties, ziniet, kā par katru cilvēku, paliek kaut kāds spilgt, kaut kāda epizoda vai kas. Man no vairoņa jokiem, tādu, protams, bija ļoti daudz, bet man visvairāk ir prātā palicis viens gadījums, kad bija padomju armijai bija kaut kāda liela gada diena uzvarēja pār fašistisko Vāciju. Un visiem Tēvijas kara dalībniekiem, lielā Tēvijas kara dalībniekiem, deva kaut kādu tādu piemiņas bļendaku, tādu ordenīti. Mums teātrī divi tādi. Direktors Filipsons un Alfreds Jalušāns, kas ir bijuši padomju armijā, lielajā Tēvijas karā. Tagad ir viss sasaukti zālē, un tagad notiek tas tāds pasākums, kā tur un tagad. Un tas vaironis bišķiņ tā kā jau bija tā kā kaut ko pasvinējis jau pirms tam. Visi jau tur mēs laikam bišķi kaut kā bijām. Jo tā diena bija tāda, nebija tāda kārtīgi mēģinājumi, tāda kaut kā tāda jau nenopietni. Un tagad, kad tagad sauc tos kurš apbalvos, pēkšņi no zāles atskan vairoņa balss. Un man? Un tas prezidijs tā bišķi apjūg, jo Adermans tur vadīja to pasākumu, kā tas ārotbiedrības priekšnieks laikam. Jā, laikam. Kā? Vai tad tu karoji? Jā, zaudētāju armijā. Bet dalībnieks viņš bija zaudētāju armijā. Un tad pēc kāda laika, es zinu, ka mēs Kuldīgā tagad mums bija viesizrāde, un no rīta mēs tā staigājam, tā jābrauc pie kaut kur tālāk, un no rīta staigājam tā un apsēžamies skaistajā vietā, tur, ar skatu lejā uz to rumbu pie tilti, tur tā un pilsētas pusē. Un tā runājamies, ciemojamies, un tā, un Svairots saka, jā, te es pirmo reizi mūžā kapitulēju. Jā, tas ir vienreizēji, kad tev laimējās sauc par labiem kolēģiem. Es jau klātesošos pieminēju, bet Nacionālajā teātrī tādu cilvēku bija ļoti, ļoti daudz. Haralds Stopsis tāds bija aktieris. Haralds Stopsis teica tā, kas tad tagad pa tumsu? Ulmaņa laikos tad bija tumsu. Vaironis Rakāns. Es šausmīgi atceros gadījumu, tiešām šausmīgi atceros ar šausmām zinām. Es organizēju tādas basketbolu ceļojumus uz Lietuvu, pie kolēģiem teātrī un uz Igauniju. Tur mēs nosacīti spēlējām tur basketbolu. Tur Igaunijā pat iznāca tā, ka viņi negribēja spēlēt basketbolu, viņi teica, spēlēsim volejbolu. Tur Ulfsaks un pārējie aktieri, drāmas teātris. Un tas notika viss 30. decembrī un 31. decembrī vakarā mums bija jākāp. Mēs tur 2-3 dienas bijām jākāp vilcienā, jābrauc uz Rīgu. Mēs iekāpjam un nestrādā vilcienā apkure. Iz Rīgai jābrauc visu nakti gandrīz. Es nepārspīlēju, ir kaut kas -20 iekšā. Visu loku aiziet ar ledu, aizvelkās un tā tālāk. Bet ir restorāna vagons. Mēs ar vairi, pārējie tur, kas brauc, tā kā atteicās, bet mēs ar vairi uz restorāna vagonu. Viss ir izdzerts, izņemot šarterējus paliks, tāds zaļš dzērs. Mēs paņēmām ar vairi 4 pudeles, līdz Rīgai viņas izņēmām.
Izkāpjot 31. ārā, es saku, es uz mājām nevaru iet vairs. Tu saproti pats tādu situāciju. Tu nāc pie manis! Un mēs trietā, respektīvi vairs, viņa sieva un es, sagaidījām 3. janvāri. Jā. Es atcerējos ar Uldu saistību notikumu. Izrāda krīt klaudzot durvis. Tur tā skatus dekorācija tāda liela atvērts, tāds pakauveidīga viesistaba un daudzas durvis, kur katrs ģimenes loceklis tur savu istabu viņam ir. Un skats ir tāds, ka es uz skatus nedrīz tur kaut kādu līgavainu spēlē vai ko, bet tajā brīdī es nebiju uz skatus. Sēdēja Uldis, Lilija Ērika, vecā māte spēlēja, kas tur vēl pārējie aktieri. Un Alberts, tāda odios persona, tāds skatus strādnieks, milzīgi liels tādām ķepam, tā kā 2 māmas. Es nepārspīlēju neko. Un stāvu, viņš vienmēr skatījās, visus izrācos milzīgs. Es saku, Albert, tu paņem šito āmuri, ja, un pārēj pār pa skatu. Viņš saka, ko, vai tu tā drīkst? Es saku, Albert, drīkst. Kaut kāds svētdienas izrāda, bet vienu režisors nebija. Ne, tas bija Alūksnē. Tas bija Alūksnē? Es atceros ļoti. Un es tagad saku, zinu, viņš paņem un mierīgi pāriet, un šie visi sēž. Viņiem tas dialogs iet, kā jau tur lūgā rakstīts. Fermo, laikam, tas autors bija. Un viens no aktieriem saka, kas tas tāds? Un Uldis kā no automāta momentā. Tas vecai mātei uzšāvēs. Lilija Ērika. 85 gadus. Vecā māte spēlē. Tas vecai mātei uzšāvēs.